Sveicināti atpakaļ Sulu. Šodien mēs esam atpakaļ ar vēl vienu jaunu video. Un šodien, kā redzam, ir vairākas slavenību fotogrāfijas. Un būs viens cilvēks, atnāc šeit, īstenībā viena meitene. Signe, čau. Čau. Čau, Signe. Čau, Signe. Garlaicība? Ne šeit! Fēniks, tagad arī online. Un Signe paskatīsies, kas katram no šīm slavenībām ir sakāms, pajautās viņam jautājumus, viņi pa vienam izstāsies ārā, un tad redzēs, kurš ir tavs īstais mačs pašās beigās. Es nevaru sagaidīt. Ja? Jā, man asnars acīs. Tev cilvēki saka, ka tu esi kaut kādai slavenībai līdzīgs? Īstenībā, nē, kaut ko sen pirms 2 gadiem iekomentējis, ļoti apvainojos, un mēs nerunājam par to vairs. Ko iekomentēt? Amy Lee Wood no kaut kādas serijām. Ne, tas ir off-topic tālāk. Atpazīsti kādu no šīm slavenībām, kas šeit? Jā. Kurus tu atpazīsti? Tātad, es noteikti atpazīstu šo čuvaku. Jā. Bet es nezinu, kā viņu sauc, jo viņš, čuvaks, Uzzināsim. Šis ir Inters Busuls, man ļoti patīk viņa fitiņš, tā kā apģērba gabali. Jā. Tas ir Josh Peck, un viņš bija no kaut kāda tur Nickelodeon pasākuma. Jā. Tas ir Freddijs Merkurijs, un mammai baigi patīk. Un šo jauno cilvēku, diemžēl, es nezinu. Ok, uzzināsim. Uzzināsim noteikti, kur liksies. Pajautāsim katram no šiem džekiem, kā viņi sauc īstajā dzīvē un kā viņi ir līdzīgi. Mani sauc Kailo, real name Andris, bet stage name ir Visok. Es esmu Inters Busuls pēc slavenības. Mans īstais vārds ir Romeo, saukā par Romu. Es esmu diezgan vecs. Tā kā jā, ir par ko padomāt. Es padomāšu par to noteikti. Es esmu Josh Peck, īstajā vārdā Kristers. Jā, tas laikam arī viss. Mana slavenība ir Freddijs Merkurijs, bet mans īstais vārds ir Miks. Man sauc Jurģis, un mans celebrity lookalike ir Jonah Hill. Pēc pirmā iespēja vienkārši, kurš tev nepatīk? Vienkārši eliminē to kādu, kurš tev nepatīk. Ok, vienīgais, ko es nezināju, bija Jonah Hill, un viņam ir bagātīga bārda, kas nav īsti mans tips. Tāpēc, diemžēl, Jonah Hill gotta go. Ne, viņš ir uzvarētājs šā vai tā. Jonah Hill, lūdzu, iznāc ārā. Young Reveal. Čau. Sveiks. Sveika. Prieks iepazīties. Īstenībā, pagad pastīsimies, ir uzvilks brillītes, uzaudzējis kaut kādu tādu bārdu, un tad bišķi būs. Es cenšos bārdu brilles, es vienkārši aizmirsu. Ne, tas nekas, es arī visu laiku aizmirstu visu. Jā. Nevajag atmiņu. Tevi sauc daudz Jurģis. par Jonah Hill? Daudz sauc? Teiksim tā, viens cilvēks pateica, ko es arī ņēmu, bet es pastudēju. Papētīju viņa filmas, papētīju kādas bijušas intervijas. Jā, personībā izskats 40%, personība 70%. Jā. Bija jāpajautā ChatGPT, viņi ļoti neprecīzi pasaka. Bet nē, tas tā kā kurš. Ok. Labi, paldies tev par piedalīšanos. Davai. Tu uzdod viņiem visiem dažus jautājumus, vienkārši tā, lai viņus iepazītu vairāk kaut kāds, piemēram, tavu mīļākā krāsa vai vecums. Ko tu gribi? Man jāizdomā? Jā, tu vari izdomāt. Kailo, ar ko tevi salīdzina visbiežāk ikdienā cilvēki? Ja tev kādreiz tā ir gadījies vispār? Principā nav neviens tā teicis ikdienā, kā ar mani kādu var salīdzināt. Vienīgi labs draugs, Plāksteris, šaurauts viņam, viņš parādīja Kailo, ka es diezgan līdzīgs esmu viņam. Ja es izvēlējos Kailo, jo ir diezgan līdzīgi. Jā, ok, es saprotu. Ok, labi. Tālāk dodamies. Nezinu, kā atbildēt tev par šidomu, jo, varbūt esmu līdzīgs viņam, varbūt ne. Kurš to zina, kurš to nezina? Es pats nezinu, jo es to īpaši neesmu pētījis, vai esmu līdzīgs. Tā kā, mani visādi sauc, tā kā man ne tikai šidā sauc par Busulu, bet savādāk ar sauc. Vairāk neko nevaru šito atbildēt, ja godīgi tev. Nē, atbildi bija labi. Tad moving on. Man nekad īsti nesauc par Josh Peck. Vienreiz man pateica, ka plus mīnus esmu tā kā LeBron James, bet jā, par Josh Peck nekad īsti. LeBron James? Sorry. Ne,
Turpinam. Es teiktu, ka tāds celebrity, ar ko man visvairāk salīdzina, ir Bībers. Tāpēc mans brālis, kad es biju mazāks, laiks saukā par Bīberu, un Kārlis man arī nosauca par Bīberu. Okay, bet kurā gadā Bībers, kurā gadā Justins? Justins vai Bībers? Tas pats, vai ne? Jā. Kurā gadā tā kā viņš vēl bija sīks vai jau pieaudzis? Tas ir labs jautājums vispār. Nu, labi, mēs apkoposim un analizēsim vēlāk. Gan jau, ka auguma ziņā, tad, kad viņš bija jaunāks. Ok, labi. Vēl kāds jautājums, ko tu vēlies viņam uzdot? Ok, pirmais jautājums atkal. Kailo, vai tu nodarbojies ar mūziku brīvajā laikā? Mūzika ir sirdslieta un ar to katru dienu vairākas stundas un pie tā jāstrādā. Savu fulīnu. Ok, labi, tālāk Inter. Galīgi ne. Ok, tālāk Josh Peck. Nē, nav sanācis, bet kas to lai zina? Nē, man arī neīstenībā. Un tā pēdējais. Kāds bija jautājums? Vai tu nodarbojies ikdienā ar mūziku un kādas ir attiecības ar? Es darbojos mūzikas industrijā, bet kaut ko tur instrumentus stringšķiņu. Ok, ģitāra ģipa? Jā. Ok, tas forši, jā. Klausies, tagad tev būs 2 no viņiem. Jāeliminē to ārā. 2? Jā, veseli 2. Tā, lai paliek tikai 2 pāri. Wow. Kurus tu vēlies? Tas ir tā kā double homicide. Diemžēl Inters. Viņam jādodas. Jā, Inter, iznāc ārā, lūdzu. Paskatīs. Es nevēlos būt nejauki pret Interu. Sveiks, Inter. Sveiks. Nē, tas ir Inters. Tas ir Inters. Man vienkārši ir ļoti slikta atmiņa. Jā, tas ir Inters. Tas nav Inters. Viņu nesauc Inters īstenībā. Nu, viņu sauc kā? Īstenībā? Romeo. Romans? Romeo? Jā. Tas ir ļoti labs vārds, tā kā populārs. Populārs? Superīgs vārds. Tieši otrādi, es domāju, nedzirdēts. Nē, Romeo un Juliet. Mēs to jau izzinu, bet cik tu Rīgā zini tādu vārdu? Īstenībā nevienu. Tieši tā. Tāpēc tas pirmais. Prieks iepazīties, Romeo. Jā, man arī. Nostājies blakus, paskatāmies, vai pēc busuļu tiešām iztiek. Tā, īstenībā līdzība. Jā, es teiktu, ka jā, vai ne? Ok, man arī liekas, man liekas, ka ir tīri līdzīgs. Jā, man arī. Māte arī nav auskara. Tu varēji bīzi uzvilkt kā saiti, viņam tāds īpašais elements ir. Bet tas nekas nākamreiz. Labi, paldies tev par dalību. Jā, nav par ko. Jā, paldies tev. Ok, Signe, vēl viens cilvēks, ko tev... Es aizmirsu, kur... Ok. Fredijs Merkurijs / Justins Bībers. Mums ir jāšķirās draudzīgi. Fredija Merkurija, lūdzu, iznāk. Fredijs Merkurijs, lūdzu. Čau. Signe. Prieks iepazīties. Jā, es domāju, Justins vai Fredijs Merkurijs. Es teiktu, ka starp abiem. Nostājies blakus viņam? Kaut kur starp abiem? Zini kā, ja drogās nopērk melno matu krāsu, tad chill. Tā kā vispār. Viens vienā uzvelc tanktopu un vēl mauc vaļā. Varētu vēl tā kā pielaizīt matus. Var, jā, ar eļu, želēju vai kas tev mājās ir vienalga. Tā kā izpaudies īstenībā. Kādreiz, Halloween jau bija. Nākamgad. Tas ir Ok. Tad mēs izdomājam plānu un viņš nākamgad būs Fredijs. Jūs aizjāt kādreiz Andiņā? Kādreiz? Man ir aspekti tādi, saprot, es tādu, es īstenībā nemāku pateikt, kāpēc. Nekas, tu aizjāt Andiņā? Es esmu short king. Ja tur jau tas prikals, es esmu tā kā overgrown person thing. Jā. Tā kā ķipa entity. Jā. Man patīk īsākas meitenes. Redzi kā. Man patīk. Viņam kā garāki džeki. Ne jau garāki, bet tā kā, man ir ierobežojumi. Un tā kā, mēs neiedziļināsimies tajā tagad. Ok. Jā. Labi, paldies. Labi, prieks iepazīties. Paldies par dalību. Tu esi veikusi 2 izstāšanās. Tu gribēji no viņiem atvadīties vai nē? Kādā ziņā? Tā kā tu nožēlo, ka tu atvadies no viņiem, redzot viņus. Tas būtu tā kā nejauki, ja es pateiktu jā vai nē. Tā kā es esmu jauks. Bet nē, forši čuvaki.
varbūt uzdot tādus bišķiņ ar dating saistītus jautājumus viņiem, lai saprastu, vai viņi ir tavs īstais mečs. Ok. Šis būs mazliet kontroversiāls jautājums. Jā. Nu, es vairāk par savām interesēm, ja? Ok. Kailo, ja? Atcerējos šoreiz. Vai tu labāk pirmajā randiņā būtu skaidrā, vai arī zem kādām vielām vai dzērieniem vai ko tā? Nu, tā kā es, tā tīri objektīvi interesē. Fully zem kreka. Crack? Yeah. Super. Ok, jā, tas bija. Okay. Tālāk, Džoš. Es būtu pilnībā skaidrā. Wow, ok. Divi dažādi poli. Laikam tev vēl viens jautājums būs jāuzdod, lai labāk saprast, ne? Tas ir pareizi, Nu, nevar jau tā kā don't judge a book by its cover. Vai tu uz pirmo randiņu vilktu kaut ko casual vai arī vairāk tādu tā kā sophisticated? Es nemāku latviski runāt vairs. Es sapratu. Sapratu ideju, jā. Atšķirībā no aktivitātes un kurā vietā tiek randiņš noorganizēts. Ja ir dabā, probably casual, ja ir kas... Nē, piemēram, es tā kā personīgi neietu uz restorānu, Es arī neietu, es būtu gājis uz kafejnīcu ar savu. Kafejnīcu? Kafiju iedzert vai savu. Jā, ok, tad tav atbildi ir vairāk casual. Bet tas jau uz... Mēs neiesim neiet uz fancy restorānu toši. Es arī nevestu, bet... Ok. Honestly, kurš to var atļauties? Labi, nākamais. Es nezinu, ja mēs neejam uz teātri vai uz restorānu, es ģērbtos tā, kā es vienmēr ģērbjos, jo man uzreiz šķiet, ja es kaut kā citādāk saģērbtos, tad kaut kāds nepareizs vibes vēl būtu beigās. Tas ir, jā. Nē, es vienkārši personīgi, tā kā, var redzēt, es uz teātri šitā, neviens man neielaist teātrī šitā, izdīt ārā. Tā. Bet, labi, ok, man ir jāizvēlas tagad Hugari Jā, skaties, un kurš tev mazāk piesaist un kurš tu vēlies, lai izstājās? Tā nevar teikt, mēs formulējam jautājumu jau kā kaut kā, kurš vairāk piesaist un kurš mazāk? Kurš mazāk, jā. Tas pats jautājums. Jā. Labi, ok, mazāk Džoš. Ok, Džoš iznāca līdz ārā. Čau. Labdien. Kristers. Jā, sorry, kas visu laiku par Džošu. Nostājas blakus, paskatāmies, vai viņš ir. Es pasmaidīšu. Ir, jā? Īstenībā, kinda, jā, bet kinda. Nē, īstenībā. Ja viņš būtu jaunāks, ne, tad varbūt būtu līdzīgāk. Viņš bārdiņu arī vajag, ne? Viņš jaunāks? Jā, viņš būtu, ja viņš būtu jau ir jauns. Ja viņš būtu jaunāks. Ja viņš būtu jaunāks. Īstenībā, jā, nē. Jā. Ko es saku? Tas pats, ko es teicu tam Fredijam, ka, ja baigi gribās, tad vajag melnas mācas nokrāsot. Draugās dažreiz atlaic 3 eiro. Man nebija labāks opcijas. Tev nevajag krāsot melnas mācas, tev labi ir kāja. Paldies. Jā, tiešām. Man prieks apsīties. Paldies tev. Paldies, ka piedalījies. Paldies tev. Paldies. Tā. Iznāca līdz ārā, paskatāmies, kā tas ir. Jā, big reveal. Ok. Sīni, Andris. Kristi, jā? Andrejs? Man ir vienkārši dzirdi. Bet kādu mūziku nodarbojas? Reps. Mostly, bet nevarētu pielikt tikai pie repa. Kā? Man patīk visādi žanri, countries, piemēram. Country? Roks. Pagad, country rap eksistē? Folk mūzika. Bet es nodarbojos tikai ar repu. Fully raps, Playboy Cardi types, Reda. Playboy Cardi, opium. Man patīk raps, bet es tā kā, SoundCloud. SoundCloud. Jautājums, vai tu ietu randiņā ar viņu? Man atkal tie aspekti. Kas? Tie metrālie. Jā. Tā ir mana problēma vairāk, tas mans. Alright. Jā, bet es ļoti cienu to, ka tu dari mūziku. Es šautauts mūzikai reāls klausos viņu. Tagad man jāklausās mūzika. Šautauts vēl R41, homies līdzās ar manīm. Paldies, ka piedalījies. Prieks piepazīties. Mēs ar handshake klājām, vai ne? Jā, man atmiņa vienkārši. Jā.
Paldies, Sūlu skatītāji, ka skatījāties. Signa meklē savu meču. Laikam neatradi, vai varbūt potenciāli? Es pameklēju, es paskatīšos vēlreiz. Nē, es jokojos. Tā? Tā. Tas bija. Wow! Garlaicība? Ne šeit! Fēniks tagad arī online!